MicroStrategy vakardien nāk klajā ar jaunu uzņēmumu nosaukumu, kas sauksies tagad Strategy, un pielikts ir B-burts, jeb Bitcoins, un visticamāk tas norāda to, ka tā viņu stratēģija ir tieši koncentrēties uz Bitcoinu. Saskaņā ar jaunākiem SEC dokumentiem Amerikas bankai pieder 24 miljonu vērtībā Bitcoin ETF. Amerikas ETF-os par vakardienu gan Bitcoinam, gan Ethereumam lielāks net inflow. Bitcoinam tie bija 66 miljoni net inflows, Ethereumam 18. Japānas uzņēmums Metaplanet sasniedz 8 gadu laikā augstāko virsotni tieši akcijas cenā, un jāatgādina to, ka Metaplanet viens no aktīviem arī ir Bitcoins. Elons Musks ierosina iekļaut ASV valsts kasi blokķēdē, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, kas notiek. Viss par un ap kripto numur 1. Links būs profila aprakstā.